Sveiciens visiem hokeja līdzjutējiem! Aizvadītajā nedēļā Latvijas hokeja izlase ir aizvadījusi pirmās spēles, ir iesākusies finālsērija Opti, bet hokeja līgā, kā arī vairāk citi interesanti notikumi. Un ar jums kopā atkal esam mēs, Vantāmer podkāstā veidotāji, es Arvis Kudiņš un Artūrs Apškalns. Sveiks, Artūr! Sveiks! Čau visiem klausītājiem 13. Vantāmer hokeja podkāstu epizodē. Jā, šajā nedēļā arī daudz par ko interesanti parunāt, jo Latvijas hokeja izlase ir aizvadījusi divas pārbaudas spēles Šaumija arēnā pret Austriju. Es esmu bijis klātienē uz tām spēlēm un ir daudz lietas, ko es varu pastāstīt. Kāda ir atmosfēra un kā vispār, manuprāt, izties viss. Un sāksim, protams, ar pirmo spēli un ļaušu tev pastāstīt, ko redzēji klātienē. Klātienē izskatījās nevisai labi, manuprāt, tā pirmā spēle, jo es biju nopircis arī biļetes tādā vietā, kur var redzēt ļoti labi taktiku no augšas. Visu to saspēli, tā kā NHL video spēlē, kad spēlē. Un varēja redzēt kļūdainās piespēles, mums tādas kļūdainās piespēles bija ļoti daudz spēlē, un varēja redzēt to visu spēlētāju darbību no augšas. Mēs ļoti daudz kļūdamies, un tas ļoti daudz maksāja, daudz momentus, kur pretinieki izgāja pretuzbrukumā. Un Austrija bija labāka pirmajā spēlē ar to, kad viņi māk saspēlēties ātri un vairākums viņiem ir daudz labāks nekā mums. Mums bija jauns sastāvs, bija kļūdiņas, bet uz nākamā spēle tās izlabojās. Un atmosfēra tribīnēs bija tāda sajūta, kā 23. gadā, kad tiešām līdzstājiem katrs moments, kur Latvija iet uz vārtiem, ir ļoti svarīgs. Es nebiju gaidījis, ka būs tāda atmosfēra, kad līdzstājiem būs svarīgs katrs gols. Jo visi noilgojušies pēc hokeja svētkiem pavasarī, un to varēja just, kad visi gribēja redzēt, ka Latvija spēlē. Bija forši. Jā, pirmajā spēlē mēs zaudējām ar 3-4, bet beigās mēs parādījām ar raksturu un to jauno talantu, kad mēs atspēlējām 3 vārtus, un tas bija ļoti labi. Un ļoti labi vārdu gūmi vispār. Nebija tā, ka tur veiksmi, bet mēs gājām caur gaļu, tā teiksim, uz vārtiem, un tad beigās ar to arī dabūjām vārtos. Jā, kā jau tu minēji, kļūdas bija ļoti daudz, bet arī tevis minētā pozitīvā atspēlēšanās, un pirmos vārtus guva kas? Jā. Liepājas, uzbrucējs, Vitoļņš. Nē, bet Ozoliņš. Tā kā, jā, vairākas arī pozitīvas lietas, ko varam paņemt no šīs spēles. Tā kā, un nākamajā spēlē jau spēlējām krietni labāk, kā jau tu minēji. Izdevās izlabot šīs kļūdas un uzvar ar 1-0. Kas tev sakāms par otro spēli? Otrā spēle bija daudz labāka. Notika revanšs, un otrā spēle arī bija sīvāka. Tie momenti nebija tik daudz, kā bija pirmajā spēlē. Jo Latvija tā kā drusku uzmanīgāk spēlēja un neriskēja ar tiem momentiem, kā pirmajā spēlē. Jā, otrā spēle bija labāka, man labāk patika, un ko es ar tribīnēs dzirdēju fanu starpā, līdzstāju starpā, ka daudz tika apspriesti spēlētāji, kas ir no bronzas gada un olimpiādas. Rastenbergs ar Freibergu tika apspriesti. Jā, mums ir ļoti maz tādu spēlētāju. Es dzirdēju vairākus cilvēkus, kas atnākuši bija uz tām pārbaudas spēlēm, lai redzētu Rastenbergu un Freibergu, un tad kādu no jaunajiem, kurš varbūt nākotnē kļūs par labu. Bija interesanti tiešām. Jā, un es biju pārsteigts, ka Mitens abas spēles spēlēja, ka viens vārdsargs, bet viņam sūdīga sezona bija, un tad tas laikam ir tāds iemesls, kāpēc abas divas spēles viņam uzticēja. Jā, pirmkārt tas, otrkārt arī es domāju, ka treneri ir skaidri. Zina to, ka visdrīzāk Mitens no esošajiem izlases vārdsargiem būs tas, kas visreālāk varētu aizbraukt uz pasaules čempionātu. Abi. Šobrīd viņš ir vienīgais ar tādu pieredzi jau iepriekšēju lielāku. Abi pārējie ir diezgan zaļi gurķi, teiksim tā. Un man tas nepārsteidz arī tāpēc, ka, kā jau minēju, viņam diezgan slikta sezona, ļoti maz spēles aizvadītas. Un šī viņam ir iespēja ieiet formā, un tas viņam arī bija vajadzīgs. Bet
kā jau uzvar ar 1-0, un nu, kādus brīnums pretējos vārtos rādīja Austrijas izlases vārdsargs Frānešits, nu vienkārši kosmos brīžiem. Tāpēc arī ir tikai 1-0, faktiski tur bija jābūt krietni lielākam tam rezultātam. Bija jābūt krietni lielākam, jo bija vairāk momentu, kur mēs izējām ar rīktīgu pārsvaru, un es nesaprotu, kā ripa nav vārtos, jo visi ārēji jau domā, kad ir gols. Un tas vārdsargs atkārtojumā skatoties vienkārši pieliek nūju pēdējā sekundē un apzog pilnībā visus fanus, visus spēlētājus. Ļoti interesanti momenti bija, un tā otrā spēle bija vēl skatāmāka, ar mazāk gūtiem vārtiem, bet skatāmāk nekā pirmā. Un tas austriešu vārdsargs ir tiešām tāds ļoti, ļoti labs, ar lielu meistarību. Un Mitens arī mūsu vārdsargs, manuprāt, nospēlēja visur, kur labi varēja nospēlēt. Tikai es nesapratu, kāpēc pirmajā spēlē ko viņš darīja aiz vārtiem tajā vienā golā. Viņš tur mēģināja palīdzēt, un es biju novērsies no tā laukuma. Viņš vienkārši gāja pēc ripas, un tā ripa, nu, tu redzēji, kas tur notika ar to ripu. Viņa atvec tā diezgan negaidīti. Nu, tu gaidīji, ka viņa tā atliks? Nē, arī Mitens negaidīja. Nē. Tas dēļ es nebiju gaidījis, tāpēc... Ja viņš visu sezonu spēlētu Arēnā Rīga, tā nenotiktu. Viņš zinātu, kas notiek, kad ripa atrodas esoša konkrētajā pozīcijā. Tieši tā. Un bija tas viens moments, kur austrietis izgāja vienatnē bulītī. Atceries to momentu? Pavirši piespēle. Nē, neatceros. Bija tāds moments, kur mēs kļūdījāmies uzbrukuma zonā ar piespēli, spēlētājs uz otras komandas biedru, un pārķēra un vienkārši izgāja vienatnē. Un visi arēni vienkārši aizturēja elpu. Vienkārši neviens nesaprata, kā tas notika, jo tikko mēs bijām uzbrukumā. Tas bija tāds bīstams moments, kur labi mēs neielaidām vārtus, jo tad, man liekas, nebūtu sanācis to spēli uztaisīt interesantāk uz beigām. Jo līdz pēdējai sekundai, īpaši, ka bija pēdējās 10 sekundes spēlē, mums bija tas ātrais uzbrukums atpakaļ uzbrukumā. Un tur bija tūl, lai mēs atspēlētos. Visi fani bija ar ļoti labām emocijām pēc spēles, pat, kad mēs zaudējām. Jā, un tajā spēlē arī īsti nebija svarīgs tas, tu uzvaras vai zaudē. Nebija. Jo tomēr tā bija tikai pirmā pārbaudas spēle. Un arī otrajā tas nebija svarīgi, bet, nu, protams, labi, ka uzvarējām. Gan pamata spēlē, īstajā spēlē, teiksim tā, gan arī papildu laikā, gan arī bulīšos. Nu, visos 3 spēles komponentos bijām pārāk pār austriešiem. Ko domā par formātu? Jo es uzzināju, ka tāds formāts būs otrajā spēlē, kad neatkarīgi no rezultātu. Overtimes un bulīšus uzzināju tikai, kad pateica Armands Simpsons to arēnā pirms spēles. Nu, es domāju, kāpēc pirmajā spēlē nebija? Nu, man liekas, ka vienkārši nevajag 2 spēles pēc kārtas izmēģināt šīs spēles sastāvdaļas. Nu, ar vienu pietiek, manuprāt. Un vispār man patīk tas, ka tiek spēlēts papildoks un tiek spēlēti arī būvišķi tiek izspēlēti. Jo tā ir iespēja spēlētājiem un treneriem uzzināt, ko vajadzētu uzlabot. Nu, labi, šobrīd tie spēlētāji diezgan maz no tiem, kas būs čempionātā, bet kas zina? Varbūt kādu no šiem papildoku virknējumiem mēs arī varētu ieraudzīt reāli pasaules čempionātā. Vai tā būs vai nebūs, redzēsim, bet katrā ziņā papildoks tiešām ir lieta, ko es atbalstu. Ka vajag pārbaudas spēlēs neatkarīgi no rezultāta. Bet būviši, nu, neesmu pārliecināts, teikšu atklāti, jo, nu, ko tu būvišos vari uztrenēt? Pirmkārt, tu nevari uztrenēt spēju apspēlēt pretinieku. Vai nu ir, vai nu nav. Otrkārt, nu, tur ir jāskatās pēc konkrētās situācijas, pēc tā, ko dara pretinieku vārdsargs, pēc tā, kurā rokā viņš tur noju galā. Un būviši, manuprāt, nav jēga. Nu, es domāju, ka tas ir priekš līdzstējiem. Jo, nu, skaisti tomēr skatīties, kā tiek apspēlēts vārdsargs. Tieši tā, man kā līdzstējiem spēles laikā, protams, ka bija forši skatīties bulīšus, jo tad tu zini, kad gols būs, un reti, kad bulīšos gola nav. Ja nesanāk 3 periodos nofilmēt golu, tad bulīšos man sanāca. Un, ka pārbaudas spēlēs, tas, manuprāt, ir normāli, jā, bet overtimes, protams, interesantāks par bulīšiem. Tāpēc jau arī nekad finālā netiek spēlēt bulīši, lai spēlētāji tādā
godīgākā veidā noskaidro uzvarētāju. Pag, mēs parunāsim, kur tiek spēlēt būvišķi finālā tūlīt. Bet vispirms Kur viņi jāparunā. tiek? Ohailā. Ko ir nopietni? Pagad, tu neskaties Tagad ir kaut piekdienas kāds- spēli? Mogo Zemgala. Nē, piekdienas spēles neredzēju. Es biju otrdienas spēlē. Pirmajā spēlē tas bija, jā. Un piekdien man nesanāca. Tur mainījies formāts ir? Es nezinu, vai mainījies, bet tāds bija. No, vispirms par izlasi vēl pabeigsim. Tātad Tumanovs Labi. ir apstiprinājis savu pievienošanos izlasē, un viņš ir kļuvis par Somijas otrās līgas, jeb Mestis līgas čempionu. Kopā ar Helsinki Jokerit, un Helsinki Jokerit nākamā sezona atgriezīsies Somijas augstākajā līgā. Un man par šo ir tiešām liels prieks, Jokerit man ļoti patīk kā komanda. Un es arī atbalstu Somijas federācijas nostāju, ka nevajadzēja viņus uzreiz pielaist. Zin kā, jūs aizgājāt pie Krieviem spēlēt, labi, tad paspēlēt pāris gadus otrajā līgā. Pilnīgi pareizi. Bet, manuprāt, arī īsti nebūtu pareizi viņiem neļaut spēlēt Somijas augstākajā līgā vairs nekad. Tā kā es esmu ļoti priecīgs par šo visu. Un nākamā sezonā atkal varēsim redzēt Jokerit augstākajā līmenī. Būs iemesls vēl vairāk pasakot līdzi Somijas augstākajā līgai, vai ne? Jā, pilnībā tev piekrītu, un es jau pagājušajā sezonā gaidīju to, kad Jokerit tiks līgā, augstākajā Somijas hokeja līgā, bet viņi toreiz zaudēja Pelikāniem. Viņi nekvalificējās. Taču šoreiz viņiem tas izdevās, un, manuprāt, būs interesanti, jo ir daudz tādas atmiņas no Jokerit laikiem. Tad, kad Rīgas Dināmo spēlēja KHL, esmu bijis ar klātienē redzēt, un gribētos redzēt, ka tā komanda dabūna daudz atkal leģionārus labus, jo viņi spēlēs augstākajā līmenī. Un tas noteikti, manuprāt, būs vismaz man labs iemesls, lai pievērstu lielāku uzmanību nekā līdz šim līgai. Jā, pilnīgi noteikti. Un kas ir interesanti, tad runājot par izlases papildinājumiem, Kārlis Kaujītis, Latvijas izlases ģenerālmenedžeris, ir gan optimistiski izteicies par izredzēm ieraudzīt arī vairākus Ziemeļamerikā spēlējošos hokejistus. Tas, manuprāt, ir tā diezgan interesanti, ne? Jā, manuprāt, šajā čempionātā būs maz Ziemeļamerikā spēlējušie hokejisti. Jā, un es arī biju pārsteigts dzirdot viņa optimismu, bet ja jau izlases ģenerālmenedžeris ir optimisma pilns, tad kāpēc lai mēs nebūtu sakarā ar papildinājumiem? Kā domā, otrs. kurš visdrīzāk varētu atbraukt no labākajiem mūsu hokejistiem? Es domāju, ka kā minimums viens vārdsargs, vai nu Šilovs vai Elvis. Un es arī domāju, ka Brugers varētu atbraukt. Vai arī viņam līgums beidzas, es domāju, ka viņš varētu. Ir kaut kā tāda sajūta. Viņam šī ir ļoti veiksmīga sezona gal galā. 9 vārti, un iepriekš viņš arī bija 2 sezonās guvis 9 vārtus, bet šajās sezonās viņam vajadzēja 2 reizes vairāk spēles aptuveni nekā šajā sezonā. Tā kā es viņu Tev patīk, ļoti kā viņš gribētu redzēt. Vancouverā spēlē? Jā, rezultatīvi diezgan, bet es domāju, ka viņam laiks mainīt komandu. Vajag saistīties no šīs komandas. Jā, rezultātīvi tāds ziņā es to piekrītu, bet, manuprāt, Vancouveru viņi tā nevisai labi izmanto, kā viņi varētu viņu izmantot. Manuprāt, viņam būtu jāspēlē vēl vairāk, un viņš ir lielākas lomas spēlētājs, un vajag mainīt komandu. Manuprāt, viņam vajag spēlēt ar playoffos. Viņš ir playoff aizsargs, kā tas ir uzbrucējs sajauts. Baigi bieži sanāk runāt par Balinski, tāpēc sajauts. Šmita. Jā, par Šmitu. Ļoti daudz pēdējā laikā par to esmu analizējis tieši tos. Labi, tagad varam pieskarties beidzot Vegasā. Kāpēc ne? Varētu atgriezties, bet jā. Tieši tā. Tātad OHL pirmajā OHL. spēlē Mogo ar 3-1 izcīnīja uzvaru pār Zemgali, un līdz 3. periodā 16. minūtē rezultāts jau bija 1-1, tā kā arī šī spēle bija sīva, līdz pat pēdējām minūtēm pašām, kad arī tika izšķirts spēles liktenis.
Un tādas faktiski ir bijušas visas spēles. Otrajā spēlē 5-4 papildu vai kā ne, bet būjušas. Nu, esam nonākuši pie tās spēles. Būjuši finālā. Stāsti, kas tur bija? Nu, tur tika izspēlēts papildu laiks 20 minūtes 5-5, un tad būjuši. Es tā kā gaidu papildu laiku, nu domāju, tā, nu vajadzētu būt papildu laikam drīz. Skatos, spēlētāji nāk pa vienam. Būs būjuši. Ko? Tajā brīdī es skatījos kaut ko citu, un hokejs man bija fonā, tāpēc nedzirdēju komentētājs un biju tādā šokā diezgan lielā. Tāpēc, ka nesapratu, bļāviens ir fināls. Kādi būjuši? Nu, kādi Es būjuši neatbalstu finālā? šo. Nu, nevajag bulīšus finālā. Nu, nē. Vai lai spēlē pirmo overtime, otru overtime līdz naktī kaut vai. Nu, Tieši tā. līdz kādam apnīkum. Beidzot, kāds padodās no vārtsargiem. Savos vārtos iemet. Vai tikai tas Jā, viss vai beidzas? neiziet no vārtiem. Empty nec it kā. Jā. Bet Jā. runājot par vārtsargu iziešanu no vārtiem, vārtsargs tika nomainīts Mogo gadījumā tieši pirms būjušiem. Henrijs Anšs devās sev laukumā, nomainot mežsargu. Diezgan interesanti, man tas šķita. Un kas tev sakāms par šo, ka tiek mainīts vārtsargs tieši uz būjušiem, jo pēdējā laikā es neko tādu neesmu redzējis īsti. Tieši augstā līmenī un vispār neesmu redzējis, atklāt sakot, tieši pēdējā laikā. Pirms tam man šķiet, ka tas bija nedaudz populārāk, teiksim tā, pieņemt šādus te lēmumus uz būjušiem, bet pēdējā laikā īsti ne. Es esmu dzirdējis stāstus, kad šādi profesionālā hokejā ir darīts, bet, manuprāt, tas nav labi priekš tā vārtsarga. Ka, nu, grūti jau iejusties ir uz būliešiem. Varbūt tas vārtsargs gatavojās, bet tik un tā, manuprāt, jāspēlē tam vārtsargam, kas iejuties spēlē, un tas, manuprāt, nav labi. Un, jā, bija arī pirmajās, runājot vispār par šo sēriju, tātad es jau teicu iepriekšējā epizodē, ka es esmu pa Zemgali. To arī vai nebija? Nu, tā kā prognozēs, ne jau kā fanošanā, bet prognozēs. Man šķiet, ka jā, ja es pareizi atceros. Nu, es domāju šobrīd, ka Zemgala uzvarēs, vai es to teicu to brīdi? Nu, es domāju, ka jā, bet neesmu pārliecināts. Nu, man šķiet, ka jā. Es pašlaik neesmu tik pārliecināts, ka viņi uzvarēs pēc pirmajām 2 spēlēm. Kas bija Pirmajām 3. Mogolēdz hallē? Jā. Bet pirmās 2 bija Mogolēdz hallē, vai ne? Jā, un tas, kas tur notika, tad Mogo bija pārsvars. Es biju pirmo spēlē, gājis pastīties, kur viņi uzvarēja Mogo 3-1. Un, jā, Mogo mājās spēlē ļoti labi, un Zemgala pierādījis ar to, ka viņi mājās māk spēlēt. Un ļoti liela priekšrocība ir spēlēšana mājās. Bet, ja mēs skatāmies Zemgalē fināls, ir labāk. tieši mājās izslēgšanas spēles pēdējā laikā, tad viņiem pat vairāk ir zaudējumi nekā uzvaras tieši mājās pēdējā laikā. 6 uzvaras, 7 zaudējumi izslēgšanas spēlēs. Vai arī tas bija tieši finālā, bet tāds grafiks bija redzams TV. Vai arī tas bija tieši finālos pret Mogo. Man šķiet, ka tā varētu būt. Labi, turpini. Jā. Nu, tātad, jā, es biju tajā pirmajā spēlē. Zemgales līdzstāja bija ļoti skaidra, tad veidoja rīktīgu atmosfēru. Un dzirdēju tādu interesantu Zemgales līdzstāju viedokli, kad Mogolēdz hali jāsauc pa šķūni. Kā tu domā? Piekrīt tam? Jo, manuprāt, arī nav tā fināla atmosfēra tajā Mogolēdz halē, un liekas, ka tu skaties kaut kādu treniņu spēli. Tikai tu redzi, ka laukumā ir meja, ir ne karsums, bet Rēdliks, Sotnieks. Bet tā atmosfēra nav tāda. Mūzika arī skan tā kā pa kartona karsta. Tur ļoti slikti skaņēji. Tā hauva ir īpatnēja, ka vienā pusē ir skatītāji, otrā ir betona siena. Ir pārtraukums, kāds 12 minūtes vispār klusums. Tu dzirdi, kā tikai tā mašīna tīra ledu. Un tad kad Nav nāk spēlē laukumā, tad uzliek kaut kādu. Nav mūziku. Un 2 minūtes pirms perioda sākuma uzliek kaut kādu, tur, es nezinu, lidmašīnas uzliek. Kur ir mana lidmašīna? Un visi spēlētāji nāk laukumā.
Bet varam ķerties tā klāt spēlē, kopumā kas jau notika. interesanti. Jā, pilnīgi noteikti. Hokejs vispār ir interesanta spēle. Protams. Bet varam ķerties klāt šodienas spēlē. Zemgora 3-1 izcīnīja uzvaru pār Mogo. Interesanta spēle. Skatījos. Un Zemgovai bija pārsvars. Zemgava bija ātrāka, viņa hokejs bija ātrāki un spēlēja labāk. Tāpēc arī likumsakarīgs rezultāts uzvar šajā spēlē. Un fināla sērija paliek interesantāka. Jo, ja būtu 3-0, šī sērija būtu, nebūtu galā, es teiktu, ņemot vērā to, ka Zemgava ir laba komanda un Arts Sābols ir lielisks treneris un varētu arī izglābties no šādas situācijas. Protams, pretī arī ir Mogo ar Ankipānu. Bet katrā ziņā šis jau man patīk krietni labāk nekā 3-0, skatoties tieši uz intrigu. Jā, 3-0 būtu, manuprāt, tā ļoti slikti priekš Zemgales. Bet tagad, kad viņi mājās uzvarēja, tas ir labi. Spēles neredzēju, bet ko es uzreiz pamanīju, pastoties spēles to protokolu, tad Zabusovs iemeta vārds. Jo es viņu klātienē redzēju, un man patika, kā viņš spēlē, kā viņš iet uz vārtiem. Viņš gan ir trāpīja ar pirmajā spēlē. Kā? Tops. Zabusovs. Manuprāt, viens no labākajiem OHL spēlētājiem šobrīd. Un es teiktu, viņam jāspēlē augstākā līmenī, un es ļoti priecājos, ka šāds spēlētājs spēlē mūsu pašmāju hokeja līgā. Es viņu gribu redzēt izlasē. Un kādu viņš golu iemeta? Tu pastāstīsi? Jo es neredzēju. Jā. Pirmais bija one-timer gols. Jāpiemina mūsu podkāstu nosaukums. Mūsu podkāstu nosaukums. Jā. Un bija diezgan skaisti šie te vārti pirmie viņam. Tā kā, jā. Un kopumā Zabusovs, kā jau es minēju, un arī tu minēji, ir ļoti augsta līmeņa spēlētājs, kurš var spēlēt augstākā līmenī. Pilnīgi noteikti viņš ir pelnījis spēlēt augstākā līmenī. Viņš jau šo sezonu sāka sezonu Slovākijā, bet tur viņš tika atlaists. Bet Slovākijā tie lēmumi ir interesanti. Bieži vien. Arī politikā. Kā Daugaviņš viņš teica? Politikā gan nav dīvaini, bet absolūti stulbi, bet Ko tu teici par Daugaviņu? Jā. Daugaviņš kaut kādā senāk bija podkāstā, viņš arī teica, ka tur Slovākijā viņi nemāk spēlēt, bet viņi sitās. Tur nav baigi labs hokeja līmenis, ja mēs runājam par Slovākiju. Bet izlasē es brīnos, kā viņi visu laiku baigi konkurēt spējīgi ir. Parasti, spēlētāju līmenis ir augsts. Spēles līmenis varbūt nav augsts, bet tie top spēlētāji katrās komandās, viņi ir ļoti augsts līmeņa spēlētāji, kas ir ar pieredzi gana lielu augstākā līmenī. Tā kā tie top spēlētāji, kas ir šajā līgā, ir ļoti augsta līmeņa, bet tā 3. 4. mājiņa, tur jau sākas problēmas ar līmeni. Tur arī tiešām sitās, nevis spēlēja varbūt. Jā, varam iet tālāk pie citas līgas play-offiem, un tā Čehijas ekstralīgas Slovākijas kaimiņiene. Trīnecā ir pārspējis pusfināla sērijā 4-1 Karlovī arī, kuru pārstāv Jānis Jaks, Haralds Eiglai un Roberts Maučits. Teikšu atklāti, nevienu šīs sērijas spēli neesmu redzējis, bet, protams, Trīneca bija pārliecinoši favorītu, un savu favorītu status viņiem arī izdevās, kā mēs redzam, apliecināt, izcīnot uzvaru. Bet vairākiem mūsējiem sezona beigsies, kā jūs minēju. Tā kā cerēsim, ka viņi pievienosies izlasē. Par Jāni Jaku gan ir runas, ka viņš šo pavasaru nespēlēs čempionātā ģimenes apstākļu dēļ. Redzēsim, vai viņš nespēlēs, vai tās bija tikai baumas, bet katrā ziņā cerēsim, ka vairāk no šiem spēlētājiem pievienosies Latvijas izlasē. Jā, tāds kā spēlētājs Roberts Mamčičs noteikti, manuprāt, ir vajadzīgs mums. Bronzas gadā viņš arī bija, un tāpēc cerams, ka visi spēlējošie Eiropas līgās, kas tagad play-offos, papildinās sastāvu, jo tas jau tiek ar gaidīts. Mēs gaidām Balceru,
Mamčiču un vēl pārējos, kas dos pienesumu čempionātā izlasē. Nu, tā jau var likt klāt jaunos, protams. Jā, un otrā sērijā Čehijas ekstralīgā šobrīd Pārdubits ir vadībā pret Mārtiņa Dzierkava pārstāvēto Prāgas Sparta. Vakar skatījos spēli, diezgan interesanta spēle, līdzīga spēle. Pirmā spēle šajā sērijā, starp citu, galīgi nebija līdzīga. 6-2 Pārdubits pārbrauc pāri Spartai, bet arī šī spēle nebija nemaz tik liels pārsvars Pārdubicei šajā spēlē. Un gan ilgu laiku rezultāts bija, līdzīgs. Arī šajā spēlē bija cīņa par spīti rezultātam 6-2 galu galā, kas bija. Bet vakardienas spēle noslēdzās papildu laikā. Un lai dzirdēju, kas notika saistībā ar šo spēli, interesants. Nē, esmu dzirdējis. Es pastāstīšu par to, ko vajadzēja darīt Kīvas Capitals. Tātad beidzas spēle. Un ir šī te intervija. Ko? Nopietni kaut kas līdzīgs notika? Teorētiski jā, bet krietni labāks piemērs, krietni adekvātāks. Okay. Tātad Prāgas Sparta treneris galvenais Nedveds. Viņš sniedz interviju un nokritizē tiesnešu. Tā kārtīgi nokritizē. Un par viņu darbībām šajā spēlē. Nedrīkst darīt. Tātad, viņš nokritizē, ka uz otru pusi dod noraidījumus, bet viņiem noraidījumus nedod. Kāpēc tā ir? Nesaprotu, kāpēc Pārdubicei netika piešķirt noraidījumi par vairāki tieši izšķirošajos spēles brīžos un papildu laikā, bet Prāgas Spartai tika līdzīgās situācijās, kad iepriekš šajā pašā spēlē tādās pašās situācijās netika fiksēts noteikuma pārkāpums. Un Prāgas Spartā ir izlikuši paziņojumu sociālos tīklos, kur paziņo, ka viņi ir gatavi aizstāvēt savu treneri, atbalsta viņa drosmi, viņa atklātumu, un, manuprāt, tieši šādi vajadzēja reaģēt Kīvas Capitals, nevis aiziet prom spēles vidū faktiski. Labi, ne vidū, tas bija 3. periods, bet kāda starpība, spēle nav beigusies, nospēlēja līdz galam. Šeit izcils piemērs, vienkārši nokritizē, un tad komanda pasaka, ka atbalsta treneru kritiku tiesnešu virzienā. Nav jautājumu, bet Kīvas Capitals izdomā aiziet nobi. Tieši tā. Bet, tā vajadzētu darīt labāk nekā izrādīt tādu necieņu aizejot prom. Tas, manuprāt, nav hokejs tas sporta veids, kuru varētu tā darīt. Pilnīgi noteikti. Es nevaru iedomāties sporta veidu, kur tas īsti būtu pieņemami. Futbolā tur tieši šī iemesla dēļ. Arī nē. Jā, un tieši šī iemesla dēļ, ka komanda spēles laikā pameta laukumu, Āfrikas nāciju kausa tika piešķirts Marokai, jo Senegāla spēles laikā bija aizgājis prom. Kaut kādu iemeslu dēļ es precīzi tagad neatceros, kas tur bija pa iemeslu, bet viņi aizgāja prom. Un Āfrikas nāciju kausa piešķīra Marokai vairākus mēnešus pēc tam, kad šī spēle bija noslēgusies. Tas tā diezgan interesanti bija. Tā arī nevajag darīt. Šādas situācijas, manuprāt, ir jāsoda, lai viņas neatkārtotos, jo tas paliks populārāks, tad būs traki. Bet tad jāsoda uzreiz. Darīs regulāri. Bet tad jāsoda uzreiz, protams. Nevis pāris mēnešus vēlāk, viss jau nosodies. Jums kausa nebūs. Un runājot par to Kijevas situāciju, tur beigās viņi samaksāja to sodu, jo es cik sapratu, tad viņi nevarēja nemaz samaksāt reiz to sodu, vai negribēja maksāt. Un tur viņi vilcina kaut ko garumā, kas tur beigās laikam nav vēl skaidrs. Es īsti nezinu, nepārvaldu OHL naudas maku, teiksim tā. Viņi beidza sezonu, un tagad viņiem ir laiks līdz nākamajai sezonai. Tik daudz. Noteikti, ka samaksās. Tur bija termiņš un bija jāsamaksā, un šķiet, ka pat pirms nākamās spēles. Un es esmu diezgan pārliecināts, ka viņi to izdarīja, jo viņi, protams, vēlas turpināt spēlēt OHL, manuprāt. Un komanda, protams, ir ambicioza un laba, bet šis lēmums vienkārši viens tāds absolūti greizs un nepareizs. Pārceļamies uz Šveici. Jā. Frīburga 3-1 vadībā pret Ženēvas Serveti. Es kādu spēli no šīs sērijas redzējis?
No šīs sērijas vēl pagaidām neesmu redzējis, bet plānoju skatīties. Un tā neredzot to sērijā, manuprāt, tur viss notiek pareizi, kā vajadzētu notikt, kad Frīburga ir, manuprāt, arī labāki pa Ženēvu. Tā kā par šo sēriju sīkāks nevarēšu paskaidrot, bet es zinu, kas notiek otrajā sērijā, kur spēlē Cīriha pret Davos, jo tā man vairāk interesē. Tur Jā, ir piekritīšu ļoti tev, interesanti. bet vēl par šo sēriju runājot, es esmu diezgan pārsteigts. Es gaidīju, ka Ženēva būs pārāk. Ņemot vērā to, kā Frīburga arī ar Rappersvilu mocījās turklāt. Nu, es negaidīju, ka viņi varēs pārspēt Ženēvu. Jo Ženēva man šķiet labāka komanda par Frīburgu. Īpaši, ja mēs skatāmies spēlētāju kvalitāti. Nu, tur meistarība ir pārēm. Maninens, Granons, Vīsīs, aizsardzībā vēl Rūta, vēl vairāk ļoti spēcīgi, meistarīgi spēlētāji. Tāpēc es gaidīju, ka viņi šajā sērijā būs pārāk, bet pagaidām tas vēl nav izdevies Ženēvai. Redzēsim, kā būs sērijas turpinājumā, bet pagaidām viņiem īsti nesokas. Bet, nu, protams, Varbūt izdosies atspēlēties. jā, bet, nu, protams, Pojafos ir vēl krietni vairāk lietu nekā meistarība, kas spēlē jau lomu šajā te rezultātā veidošanā. Un tajā, kā noslēdzas sērijas, kā noslēdzas spēles. Bet otra sērija - Davosa Cīrihe. 3-1 vadībā Davosa pret iepriekšējo 2 gadu čempioniem. Rudolfs Balcers šobrīd iedzinējos kopā ar Cīrihas Vajans. Kas tev sakāms par šo sēriju? Pirms sērijas es jau biju gaidījis to, ka Davos varētu būt labāki, jo viņiem bija ļoti labs tāds ieskrējiens, viņi ļoti labi iekarsuši bija, un tāpēc Cīrihai nav viegli. Un Davos joprojām turpina to titulu skrējienu ar saviem labajiem spēlētājiem un ar savām tām laukuma priekšrocībām. Viņiem tiešām ir ļoti meistarīga pirmā maiņa un vārtsargi arī, kurus var izmantot vārtos Ešlemans. Un kā šī sērija tiešām ir interesanta. Kad es ceru, ka Cīriha varētu pataisīt šo sēriju vēl garāku. Tas būtu tikai interesanti. Es prognozēju, ka varētu būt sērijas 7 spēles. Kad būs 7 spēles un uzvarēs Davosu tik un tā. Bet Cīriha vēl centīsies uzvarēt Davosu sērijā. Jā, un šis tomēr ir tāds fināls pirms fināla, atklāti sakot. Iepriekšējo 2 gadu čempioni un šīs sezonas pārveicināšu labākā komanda regulārajā sezonā. Pilnīgi noteikti, nu, tur nav jautājumu, turnīra tabula arī to pasaka priekšā. Un līdzīgi kā OHL. Viņi ir jaudīgi. Fināls pirms fināla bija Zemgala Liepāja, skatoties to atmosfēru, kas bija. Un šeit ir līdzīgi. Salīdzinājums spēr. Šeit ir līdzīgi, un šeit arī ir interesanti, goši kā tajā manas minētajā sērijā. Bet cik spēles šajā sērijā būs, es domāju, ka šī sērija varētu ievilkties, to piekritīšu, bet es domāju, ka tā noslēgsies tomēr 6 spēlēs, nevis 7. Manuprāt, vēl viena spēle Cīriha uzvarēs, bet vēl 2, nu nezinu, 3, 2 turklāt pēc kārtas pret Davosu. Nu, es šaubos kaut kā. Nu, ja būtu 2 šobrīd, tā varētu būt arī. Jā. Viss būtu krietni citādāk, manuprāt. Bet, ja ir 3-1, tad tomēr atkal ir tā, nu, krietni grūtāk Cīrihai kaut ko izdarīt šajā sērijā vēl. Bet vēl runājot par Somijas augstāko līgu, tur arī vairāk latvieši tapa ar 4-1 pārspēja Hammenlīns HPK. Tur, starp citu, vēl ceturdaļfināli tiek spēlēti, kur spēlēja Anžans, tā kā viņš ir brīvs. Kas vēl ir noticis? Koko Kovo ar 4-1 pārspējas Lahtī Pelikans, kuru pārstāv Oskars Baķņa. Ceram viņu ieraudzīt arī, protams, pasaules čempionātā šogad, arī Latvijas izlases sastāvā pārbaudu spēlēs, protams. Un Asār šobrīd 3-3 sērijā pret Saipa, kuru pārstāv Grigals. Arī Somijas līgai. Grigals arī labs vārdsargs. Jā, pilnīgi noteikti. Manuprāt, izlasē. Pagājušajā gadā viņš sargāja vārdus pret kanādiešiem, vai ne? Bija ļoti traki, bet viņam tika dot lielā iespēja, un viņš labi nospēlēja. Mums, man liekas, būs arī tādi interesanti vārdsargi, ko mēs varēsim redzēt. Kā domā, viņš sauks uz izlasi? Kas būs šodien.
Viņš sauks Es izlasi. domāju, ka jā. Es Bet domāju, ka viņi kāpēc? sauks, ja Ja ir Mitens. Mitens, Guļļevskis un Puninovs. Vai Mitens nevar būt pietiekami labs trešais vārtsargs, un varbūt vēl kāds no NHL atbrauks? Vai mums vajag? Pašlaik, manuprāt, ir uzticība Mitenam. Pašlaik, kā pēc pirmajām pārbaudas spēlēm, uzticība Mitenam, ka iespējams viņi nesauks. Jā. Bet es viņu gribētu redzēt. Bet Mitens tagad ļoti labi nospēlēja, un es gribētu Mitenu redzēt čempionātā. Ka redzēsim, Starp citu, viss atkarīgs no nepārprotiet, nākamajām es pārbaudas nesaku, ka spēlēm. Grigols ir tagad slikts vārtsargs, sliktāks par Mitenu un tā tālāk. Nē, es vienkārši saku, ka šobrīd, ja mēs dodam spēlēt Mitenam, tad es domāju, ka viņš arī ir pietiekami labs, lai būtu trešais vārtsargs izlasē. Nu, viņam līmenis pilnīgi noteikti to Protams, ļauj darīt. Bet šobrīd atkal ir jautājums, vai Puninovs ir vesels un vai viņš varēs spēlēt. Tā kā varbūt tomēr Jā, jāsāc Punenovs var būs. tur kaut kas. Punenovs it kā piekritis spēlēt čempionātā, bet tad, kad viņam beidzās sezona, tad viņam ir trauma un daudz jautājumu zīmes atkal par viņu. Pēc, ja nebūs Punenovs, tad Grigals sauks. Bet, ja Punenovs ir, tad es tev piekrītu, ka nevajag laikam Grigalu. Nu, jo ir jau labi vārdsargi, bet Grigali tad mūsu Bet vēl jau- treniņu pirms čempionāta. Bet tev vēl jau arī Elvim drīz sezona beigsies. Kolumbusā izskatās tā. Nu, neizskatās, ka viņi varētu tikt Tu play-off. netici? Kas viņam tur noticis tagad? Nu, pēdējā laikā viņi ļoti daudz ir sākuši zaudēt, un tā ir problēma, ja tu gribi spēlēt izslēgšanas spēlēs. Un šobrīd Tā ir neizskatās, ka viņi problēma, tiks. Tā kā redzēsim, kāds Žēl. būs ar izvases vārdsargiem. Interesanti būs paskot līdzi, kuru paņems, kuru varbūt nē. Nu, protams, vārdsargi mums ir pietiekami daudzi, kas var spēlēt čempionātā. Vairākam līmenis to tiešām ļauj darīt un ir līmenim atbilstoši pasaules čempionāta. Tā kā tā šobrīd ir tāda loksas situācija Latvijas valsts cienībā. Bet katrā ziņā vairākas tēmas esam apsprieduši. NHL šajā epizodē gan nepieskārāmies, bet NHL fani, neuztraucieties. Nākamā epizode būs tieši jums runāsim par NHL izslēgšanas spēlēm, jo regulārā sezona tajā brīdī jau būs beigusies. Parunāsim par play-off pāriem, arī uztaisīsim tādu braketu. Katrs ņemsim pa vienai komandai un sezonas beigās redzēsim, kurš būs bijis veiksmīgāks. Mīlam hokeju! Tā! Jā, čau visiem!